prasa, tu klausies Niku, mācies no Nikas, tu klausies un mācies no Jāņa Brūna, tu klausies, un tagad biju seminārā pie Zorgusa, un īstenībā, jā, jo cilvēki arī jau klausās un meklē dažādus sev piemērotus izziņas avotus, teiksim tā. Un mans viedoklis ir par visu kopā, lai vai uz kurieni mēs ietu, lai pie kāda cilvēka mēs kaut ko mācītos vai darītu, viņus visus apvieno viena lieta. Ka mūsu spēks, mūsu problēmas, mūsu viss potenciāls būtībā, jā, vislielākais potenciāls ir, kur? Zemapziņā. Un to saka pilnīgi visi 3 iepriekš minētie cilvēki. Katrs mazliet no sava tāda aspekta, no sava skatu punkta, un nevienam nav absolūtā patiesība. Un es domāju, ka neviens no viņiem arī nepretendē uz absolūto patiesību. Tika uzsver to, ka mums ir jāsāk ar sevi, jāpieņem sevi, jāiemīl sevi, jāstrādā ar saviem blokiem, lai mēs mainītu savu realitāti un tā rezultātā mainītos arī apkārtējā cilvēka un apkārtējā realitāte. Un tas strādā. Zorgus, vai pareizāk sakot, sāksim ar Jāņa Brūnu, Jānis atkal ir tas, kurš ļoti pievērš uzmanību enerģijai. Un no kurienes tad rodās cilvēkā enerģija? Tās ir tās mūsu iekšējās programmas, mūsu iekšējais starojums, kas arī nāk no zemapziņas. Un tas, kādu enerģiju, kādu vibrāciju mēs izvibrējam, mēs izstarojam tieši tādus pašus cilvēkus, realitātes mēs piesaistam atkal. Tas ir, tā, kā magnētisms. Un atkal Zorgus, viņš skatās tagad, pirmo reizi šoreiz bija pie viņa seminārā, es esmu klausījusies vairākus viņa video, podkastus, un lai saprastu, kas ir tas, kā viņš to dara. Un šeit ir atkal interesanta lieta, ka viņš tieši strādā saistībā ar komunikāciju, un kad šis te visi mūsu tie musturi, tā saucamie, vai mūsu programmas, ja, mūsu kaut kādas, tie musturi, kā mēs pa dzīvi ejam, ja, tie visi arī ir zemapziņā, un arī mūsu komunikācijas ir zemapziņā. Un kā Zorgus saka, mēs lielākā daļa noteikti esam kā aizlausti koki, kuri tad arī šajā te savās sāpēs arī komunicē ar citiem cilvēkiem un ar saviem tuvākajiem cilvēkiem, vai tie būtu ģimenes locekļi, vai tie būtu darba kolēģi. Tas viss ir saistīts arī ar šo te, un mēs neapzināti ļoti daudz nodaram pāri citiem. Un ko es gribu pateikt, kad no šiem cilvēkiem, kuri iet savu dzīves ceļu, savu tādu pieredzi un rāda veidus, iespējas, kā tikt klāt savai zemapziņai, kā uzlabot savu iekšējo tādu stāvokli, kā uzlabot savu dzīves kvalitāti, no viņiem visiem var paņemt kaut ko priekš sevis. Pilnīgi katrs var paņemt kaut ko priekš sevis. Un kā Ziedonis kādreiz ir teicis, pasaulē ir tik daudz patiesību. Nojukt var, ja nav savējās. Un tāpēc jābūt ir atvērtam, ar atvērtām acīm, ar atvērtām ausīm un pats galvenais ar atvērtu sirdi. Jāklausās un jāskatās un jāmācās no tiem cilvēkiem, kuru domas vai kuru prakses rezonē ar tevi. Un ja tie ir vairāki cilvēki, tad tas taču nav aizliegts no katra paņemt to, kas rezonē tieši tev. Un tā arī šobrīd daru es mācos, es skatos, es vēroju un esmu atvērta visdažādākajiem cilvēkiem, kuri ar savām lietām, ko viņi dara, viņi jau ir snieguši rezultātus un palīdzību citiem cilvēkiem. Līdz ar to tur ir ļoti liela vērtība, ko katrs priekš sevis var paņemt.